Video ieraksta tēma ir sociālā uzvedība. Sociālā uzvedība ir ļoti svarīga tēma starpkulturālajā komunikācijā. Sociālā uzvedība ir cilvēka uzvedība komunikācijas procesā. Cilvēka uzvedība komunikācijas procesā. Plašākā nozīmē tā ir, kā teikt, tāda verbālā uzvedība, verbālā darbība, rakstiskā darbība, uzvedības normu ievērošana, izpildīšana, kas arī ir komunikācija, protams. Cilvēku sociālā uzvedība tiek analizēta jau ļoti sen, jo tas ir saistīts ar cilvēku, kā teikt, uz darbību, rīcību sabiedrībā, ar dažādām morāles normām, ar dažādām normām, kuras var saukt arī par komunikācijas normām. Mazliet vēlāk sāka pētīt arī dzīvnieku sociālo uzvedību. Dzīvnieku sociālo uzvedību pēta tāda zinātne kā etoloģija no 20. gadsimta. Etoloģijas novērojumi ir interesanti, viņi sasaucās ar cilvēku sociālo komunikāciju, ar to materiālu, kas ir iegūts aizvadītajos gadu tūkstošos par cilvēku sociālo komunikāciju. Sociālā uzvedība ir ļoti lielā mērā saistīta ar cilvēces vēsturisko mantojumu. Kā tagad ir labi zināms, cilvēces vēsture sākās ar atsevišķu cilšu rašanos. Ciltis ilgu laiku varēja dzīvot izolēti un neko nezināt vien par otru. Tagad mēs dzīvojam, protams, pilnīgi citos apstākļos. Iedzīvotāju blīvums planētas atsevišķos reģionos ir ļoti liels. Tas atsaucās uz komunikāciju, tas atsaucās uz starpkulturālo komunikāciju, starppersonālo komunikāciju. Savukārt informāciju vienam par otru nodrošina ne tikai tiešie kontakti, bet arī starptautiskais transports, internets, mobīlie telefoni un daudz kas vēl cits no mūsdienu sakaru daudzveidīgā tehniskā arsenāla. Tas arī ir jāņem vērā, runājot par sociālo uzvedību no starpkulturālās komunikācijas viedokļa. Es minēju tikko, ka cilvēku uzvedības vēsturiskais mantojums atsaucās uz mūsu komunikāciju arī šodien. Runa ir par cilšu atavismu. To, ko zinātne sauc par cilšu atavismu. Kas ir šis cilšu atavisms? Cilšu izolētības un sadrumstalotības atavisms. Šodien apbalsojās cilvēku dzīvē ļoti izteikti. Tas iet cauri, kā teikt, cilvēces genofondam visu laiku. Šis sākotnējais atavisms, šī cilšu sākotnējā dzīve izolētībā un sadrumstalotībā. Kā tas atspoguļojas šodien? Tas atspoguļojas šodien ļoti bieži, varbūt pat mums to neapzinoties, uz mūsu reliģisko, etnisko pašapziņu, valstisko, partijisko pašapziņu. Kad mēs ļoti strikti nošķirojam savējos no svešajiem. Šīs nošķirtības pamatā ir šis cilšu atavisms, savējie un svešie. Tas ir tāds vesels komplekss zinātnē, gan psiholoģijā, sociālajā psiholoģijā. Tas ir vesels komplekss arī starpkulturālajā komunikācijā, šī saruna par savējiem un par svešajiem. Neiecietība pret svešajiem ir tāda pati kā cilšu reālās pastāvēšanas laikmetā. Šodien zinātne uzskata, ka nekas principā nav mainījies. Salīdzinot šodienas dzīvi ar dzīvi pirmatnējos apstākļos cilšu laikmetā, kad cilvēku, kā teikt, organizatoriskā pamatforma bija ciltis. Šis cilšu atavisms šodien atspoguļojās mūsu attieksmē un arī mūsu neiecietībā pret svešajiem un pret to, kas nepieder mums, kas nepieder mūsējiem un tam līdzīgi. Tolerances trūkums asociējas faktiski ar pirmatnējo mežonību. Ar intolerances izpausmēm. Sociālā kompetence
sociālā kompetence atpaliek no mūsu dzīves apstākļiem. Tāds arī ir zinātnieku viedoklis. Zinātnieku viedoklis šajā gadījumā ir saistīts ar tīri tehnoloģiskajām iespējām komunikācijas jomā. Mums ir milzīgas tehnoloģiskās iespējas salīdzinot ar cilšu laikmetu, ar sociālo uzvedību šajā cilšu atavisma laikmetā, atavisma apstākļos. Taču tajā pašā laikā mūsu sociālā uzvedība atpaliek, mūsu sociālās komunikācijas līmenis atpaliek, jo demografiskā un tehniskā integrētība šodien ir ļoti vāja. Cilvēku skaitam pieaugot, ir skaidri redzams, ka cilvēku vairākums nespēja organiski integrēties jaunajos tehnoloģiskajos apstākļos. Runājot par cilšu uzvedības atavismu un sociālo uzvedību kopumā, nākas pievērsties tādai lietai, ko sauc par cilvēku planetāro vienotību. Ideja par cilvēku planetāro vienotību jau pazīstam ļoti sen. Faktiski šī ideja ir pārvērtusies tādā zināmā ideālā. Runa ir par to, ka cilvēki apzinoties savu kopīgo likteni, kopīgo dabu un kopīgo nākotni, runā arī par savas sociālās uzvedības kopību. Un šī cilvēku vienotība vienmēr tiek skatīta planetārā mērogā, bet nevis tādā reģionālā mērogā, reģionāli telpiskā mērogā. Runa ir par to, ka cilvēki šo cilvēcisko vienotību izmanto šodien ļoti bieži, varētu teikt, pat tādos kā demagoģiskos nolūkos, demagoģiskā formā. Mēs atsaucamies uz cilvēku vienotību un sakām, ka tās ir tādas vispār cilvēciskās īpašības, vispār cilvēciskās normas, un lai nerunātu par atsevišķu kultūru, atsevišķu sociālo grupu, sociālās uzvedības tādām atšķirībām, novirzēm, konflikta situācijā. Mums ļoti bieži patīk vairāk atsaukties uz vispār cilvēcisko dabu, nevis runāt konkrēti par atsevišķas tautas, mentalitātes iezīmēm, starpkulturālajā komunikācijā, sociālajā uzvedībā vispārējā. Kas vēl ir jāsaka noteikti par sociālo uzvedību? Sociālās uzvedības normas mainās. Šīs sociālās uzvedības normas nosaka arī tehnoloģiskā attīstība, pie tām komunikācijas tehnoloģiju attīstība. Tas viss atsaucās uz cilvēku sociālo uzvedību, tas viss funkcionē no vienas puses, varētu teikt, pat stihiski, jo cilvēki izmanto jaunās tehnoloģiskās iespējas daudz neanalizējot, kā tas ir, nevrefleksējot, kā saka zinātnieki šajā gadījumā, neanalizējot sevi, neanalizējot, teiksim, mobilā telefona lomu, kā mobilais telefons atsaucās uz viņu sociālo uzvedību. Cilvēki pat nepadomā, kādas tam ir sekas, kādas ir sekas kopumā komunikācijā, kādas ir sekas atsaucoties uz viņiem pašiem. Teiksim, cilvēks iet pa ielu un skaļi sarunājās, cilvēks pa telefonu, cilvēks skaļi sarunājās pa telefonu trolejbusā vai kaut kur citur. Nevelti ir parādījušās šīs zīmītes nelietot mobilos telefonus. Tā ir sociālā uzvedība un tās saistībā ar tehnoloģisko attīstību. Starpkulturālajā komunikācijā saprotams, ka arī tas viss iedarbojās. Skype un iespēja, ka teikt, sazināties ar dažādu kultūru pārstāvjiem starpkontinentālā mērogā. Šīs iespējas arī atsaucas ne tikai uz pašu komunikāciju, uz informācijas apmaiņu, bet arī uz cilvēku sociālo uzvedību kopumā. Sociālās uzvedības faktors
ir ne tikai zinātniska tēma, tā ir arī praktiski, sociāli praktiska tēma, un šī tēma noteikti ir jāņem vērā, ja grib nopietni pievērsties starpkulturālai komunikācijai, šīs starpkulturālās komunikācijas analītikai, cenšoties viņu optimizēt, pilnveidot un tam līdzīgi. Paldies!